Kā ir vēl būtu kritēriji, ko tu teiktu, kas ir jāapsver tiem, kas tagad plāno kaut kādu e-komerciju vai biznesu uzsākt? Jo šis ir viens no tiem, ko mēs arī minam. Noteikti, ka jābūt atkārtotiem pirkumiem. Mēs runājam par ļoti daudz citiem faktoriem, kas arī pirms sūtīšanas izmaksas smagums un tā tālāk. Tā kā izmēri, lai nelūst, lai der. Kas ir tas tavā listā, ko tu teiksi? Tas ir pats svarīgākais jautājums, ko vispār katram, kurš kaut ko vēlas uzsākt, tas sev jāuzdod. Tas pieminētais produktu market fit, tas ir baigi svarīgs. Tā kā produkts un tirgus, un tur jābūt mečam. Tu nevari mēģināt fantastiskāko produktu nepareizajā tirgu virzīt, un otrādi, ja tev ir slikts produkts, bet pareizais tirgus arī nestrādās. Tev ir jābūt, tev jāsalāgo tās lietas. Tas ir numur 1. Otrs, tev ir jābūt skaidrām visai tai matemātikai apakšā. Tev jāstāsta, vai tev pietiks, vai tev pietiekami liels maržas, lai tu varētu atļauties visas operatīvās izmaksas, klienta atrašanas izmaksas, tas customer acquisition costs. Tātad matemātika. Otrs, un kanāls, kurā tu atradīsi tos klientus. Jā. Man kāds ekonomists nāk ārā no tevis. Protams, finanses, bet tā ir. Kad es runāju par Supplefood, tad es parasti skaidroju, kas neko nesaprot. Es saku, ka tas ir white label un dropshipping bēbīts. Ka tas ir apvienojums. Jo ir vairāki veidi, kā tu vari e-komerciju virzīt. Tad ir tā, ka tu vari izvēlēties tikai dropshipping modeli, kur tu vispār nepieskaries tam visam. Tu vari izvēlēties warehousing, piemēram, kad 3PL, kad tu paņem. Tu vari izvēlēties white label, bet tad tas tev viss ir pašam. Tu viņus visus var kaut kādā veidā apvienot. Un tu vari iet garo ceļu, ko Latvijā kāpēc lielākā daļa grib darīt, kad viņi paši visu ražo, paši visu dara, un tas ir viss trakākais. Izdodas fantastiski, bet... Bet parasti jau neizdodas, un tad viņi ir ar burvīgu skaistu lapu, burvīgu produktu, lijā projektiem, un vispār es gribētu 100,000 šomēnes. un tad mēs domājam, kā? Un tad, man liekas, ka tavs tieši modelis ir vislabākais, lai saprastu tieši to produktu market fit. Tas ir vislabākais. Tas ir labs veids, kā ātri iztestēt jaunus tirgus, jaunus produktus, izdarīt to bez sāpēm. Tur ir jāiegūda laiks. Jebkurā gadījumā tie nav tur pāris klikšķi, lai to visu palaistu, bet salīdzinu to pret alternatīvo scenāriju, kur tiek pie vecākiem garāžā turēts kastes ar produktu, kuras beigās pašam arī viss tas ir jāpēd vai jāizlieto. Tas ir labs veids, bet tas nav tikai biznesa uzsākšanas veids. Mums ir arī daudzi biznesi kā klienti, kas jau ir 7 un 8 ciparu biznesi, kas turpina izmantot mūsu pakalpojumus, jo viņi saprot, viņiem ir tas scales, un viņi varētu paši jau vai caur 3PLs, vai paši jau kaut kādu nolikt, viņi jau darboties, bet tas prasa nenormālu operacionālu spriedzi. It sevišķi, ja tu esi tāds kreatīvs, vairāk cilvēks, kuram patīk tur dizains, kuram patīk mārketings, kurš grib darboties tām radošajām lietām, tur ar operācijām tas ir baigais ņemtiņš. Un, tur varbūt beigās tās maržas tur sanāks kaut labāks, bet ja tu ieskaiti visu laiku, enerģiju, visu to dzīves stilu, ko tu pazaudē, tad beigās nav jēga. Un tie, kas to saprot, un viņi paliek. Ir tādi, kas aiziet, apdedzinās, nāk atpakaļ. Tas pats ar mārketingu. Tikai tu jau vari darīt pats. Bet tāpēc izvēlas reiz aģentūras tieši kaut kādu lietu noņemt no sevis. Visu kaut ko var paši izdarīt, bet laiks jau runa iet pa laiku un ko tu fokusējies, ko tu labāk dari, ko tu labāk gribi darīt.